Tātad vingrinājumi esot balstāti četrāpus, muguras stiprināšanai. Radīšu vienu no klasiskajiem, jāsaka, vingrinājumiem, kuru ļoti bieži izmanto visās nodarbībās. Atkal jautājums, vai mēs apzināmies, kā mēs aktivizējam kurus muskuļus un kāds ir mūsu mērķis uzdevums, mazās nianses. Tātad, esam šeit četrāpus, balstāt četrāpus. Tad sākam vienmēr ar sākuma precīzi pozīciju. Tātad mērķis ir, lai celis atrodas apakšā tieši zem gūžām. Un tātad plaukstas, vienmēr iesaka to, ka plaukstas ir jābūt tātad roka taisna un plauksta ir apakšā zem pleca. Tas, ko es tomēr savā praksē iesaku, ka tomēr rokas es pieļauju nedaudz ieliekt, jo, ja mēs pildam ar taisnām rokām, bieži vien ļoti uzrauj augšā plecus. Tad es saku, mēs elkoņus nedaudz viegli ieliecam. Nedaudz viegli ieliekt, un tajā brīdī vienalga, tad kakls mums izdosies vairāk noturēt to, ka kakls šeit ir pagarināts. Un tātad pirmais, pirms veicam vingrinājumu, vienmēr iesaku arī pišķiņu izkustināt muguras tātad jostas daļa, lejas daļa. Tātad iāpā ļauj muguru izliecās, saucamies kaķīti, un izāpa, nopaļojos skatiens vērsts uz nabiņu. Un atkal iāpa un izāp. Tad muguras atkal divi maksimālie stāvokļi. Izliekt, muguru nopaļot. Kad šis ir, mēs paliekam neitrālā pozīcijā. Neitrālā pozīcija, tas nozīmē, ka vēders viegli ievākās. Tātad jūtam, ka vēders ir viegli stingri aktivizēts un arī mugurkaulu muskultūra visa ir aktivizēta. Tātad mērķis atkal ir pats svarīgākais. Ir tā būt precīzu sākuma pozīciju. Tātad vēders ir stingrs, mugura šeit ir taisna. Tātad, un jāsajūt, ka tātad te, kur mums ir gurnu kauliņi, kas ir viens no tādiem kritērijiem, ko pārbaudīt, kad gurnu kauliņi ir paralēli grīdai jeb paklājiņam. Šī ir sākuma pozīcija. Kakla daļa arī, neuzrājam plecus, kakls ir pagarināts un sajūta, ka kāds aiz galvas pamatnes mūs izvelk vēl uz priekšu, līdz ar to es jūtu arī, ka kakls ir mugurkaula turpinājums. Skatiens grīdā, tātad sajūtam atkal ielpa var vēders atslābināties, izāpā ievākam vēderu, noturot stingru ķermeņa centru, ka gurni paralēli, veicam vienas rokas atcelšanu, un jāatgriežos sākuma pozīcijā. Un tikpat forši, tā kā var dot kā vizualizācija arī, ka mēs jūtam uz muguras nolikt ar tējas tasīti ar tēju, un mēs nevaram sasvērties, jo ja mēs sasveramies uz vienu vai otru pusi, ūdens izgāžās ārā. Tādēļ lēnām mierīgi izāpā veicam vienas rokas atcelšanu un otru. Sākumā aktivizējam ar rokām, jo mēs šādā veidā sagatavojam sevi. Pievēršam uzmanību, kad atceļot roku neļauj uzrauties plecam. Tātad kakls joprojām pagarināts, sanāk strādā šeit lāpstiņa daļa. Vēders ir stingrs, izāp, atceļ vienu roku, jāp atgriežos. Izāp otru, jāp atgriežos. Kad ir aktivizēts rokas, mēs sākam aktivizēt arī kāju muskultūru. Joprojām atkal ielpa atslābināts, izāpā ievelku vēderu uz iekšu un tad veicu kāju atcelšanu. Kas ir būtiski? Kāju es slidinu. Sākumā slidinu, korsets stingra, pēdiņa atliekta. Tātad maksimāli taisna kājas aizmugura, vēders ir ievilkts, ribas nolaistas, mugura joprojām taisna, gurnu kauli paralēli un tad veicu kājas atcelšanu. Neļauju mugurai izliekties. Atceļu kāju. Lēnām atgriežos sākuma pozīcijā. Atkal izslidinu, atceļu. Izslidinu, un atceļu. Izelpu, atgriežos sākuma pozīcijā. Šādā veidā tātad skatos, ka gurni ir paralēli. Tipiski, ko bieži dara, kļūda šādi. Kāja ceļ uz augšu, taisno. Saliec, taisno. Nē, šeit mēs sākam ar slidināšanu, jo, ja kāja ceļ uz augšu, kas notiek bieži vien tieši mugura izliecās, atkal aiziet pārāk liels lodzi mugurai, un tad kāja tiek iztaisnot. Tādēļ esmu par to, ka šeit atkal rāvējslēdzēja princips, vēders viegli stingrs, ribloki nolaist uz leju, un mēs veicam kājas slidināšanu. Tad, kad esam aktivizējuši atsevišķi rokas kājas, tad savienojam vingrinājumu kopā. Kāklis viss mugurkauls, tad viss smuks stingrs, mugurkauls pagarināts un izelpā. Lēnām es tā kā slīdu. Šeit ir tā kā kastīte, korsete, slīdu uz priekšu, atceļ pretējo roku kāju, joprojām vēders korsets stingrs ir, gurnu kaulu pārbauda, viss ir paralēli, atceļu skatiens grīdā,
jāplaiž lejā un atkal daram palēnināt visu. Atgriežos atpakaļ un izāp. Atceļu, iāp, atgriežos. Kas šeit stiprinās? Perfekts strādājums, tātad korsets muskultūra, strādā muguras muskultūra, jo notiek atcelšana, ja? Un kustība arī, jo mēs izpildam lēnāk, precīzāk, jo vairāk mēs patiesībā tieši stiprinam korsets muskultūru. Tipiskās kļūdas, tātad šeit veicu kājas rokas atcelšana, mugurkauls izlēcās. Un kāja ir atcelta pārāk arī augstu. Jo es atceļu augstāk kāju roku, ja, nenoturam vēdra muskultūru, tātad vēders viss ir atslābināts, slodze aiziet mugurai. Bieži kāds var teikt, man sāp mugura, ja? Bet patiesībā, ja mēs notrācējam uz vēdra muskultūru, mugura atslābināta viegli, un mēs trenējam gan muguru, gan korseti. Ja? Pretējā roka, pretējā kāja, ko mēs atceļam. Ja? Vēl kam pievērst uzmanību ir tas, kā mēs kontrolējam arī dziļo muskultūru līdzsvaru koordināciju, jo tātad mūsu mērķis ir noturēt šeit, ka gurnu kauli ir paralēli. Bieži veicam atcelšanos un šeit tātad mēs sagāžamies. Ja gurnis sagāžās, tad vingrinājums nav izpildīts pietiekoši precīzi. Pēc vingrinājuma, ja es pat teiktu tā, ka mēs sākumā mācāmies lēnām precīzi veikt viņu, vai jau, ja iemācāmies precīzi kontrolēt kustību, tad mēs varam dot variācijas, ja? Bet tad, kad mums ir un esam izpildījuši šos 10-12 reizes, tad mēs ieejam bērnu pozā, lai šeit atslābinātu muguras muskultūru. Ja, tad mēs atslābinam, jūtam muguru, visu viegli iestiepjās un esam veikuši vingrinājumu izpildi.